Labdien! Te atkal no Liepājas. Šī būs tāda neliela saruna vairākās sērijās par nekustamo īpašumu un dažādām ar to saistītām niansēm. Vispirms sapratīsim, kas tad ir nekustamais īpašums. Nekustamais īpašums ir zeme un ēkas uz tās. Protams, ne tā zeme, kas puķpodā, bet zeme. Zeme un ēka, kā vienots nekustamais īpašums, vai arī tikai zeme, no seniem laikiem ir bijis cilvēka eksistences pamats, kā ēst, dzert un elpot. Zemniekam zeme un ēka, kā vienots nekustamais īpašums, vai arī tikai zeme, ir tas, kas dod iespēju pabarot savu ģimeni un arī pārējo sabiedrību. Rūpniekam zeme ir tas, kas dod iespēju izveidot un izvietot ēkas un ražošanas iekārtas, lai varētu produkciju pārdot vietējā un eksporta tirgū, un atkal, lai pabarot ģimeni un pārējo sabiedrību. Komersantam zeme ir tas, kas dod iespēju izveidot un izvietot tirzniecības vietas, lai zemniekam un rūpniekam un komersantam būtu vieta, kur sniegt savus pakalpojumus. Būvniekam zeme ir tas, kas dod iespēju palīdzēt attīstīties rūpniekiem un komersantiem. Visiem viņiem ir viens mērķis – pabarot sevi un pārējo sabiedrību, lai visi varētu dzīvot un elpot. Laika gaitā nekustamajām īpašumam ir izveidojies sadalījums pēc piederības un izmantošanas veida. Ir privāta īpašums, valsts īpašums un pašvaldība īpašumi. Tomēr, kā vienmēr, virzoties pa cilvēces attīstības kāpnēm uz augšu, kādā brīdī kaut kas ir nogājis greizi, un mēs esam nokāpuši garām kādam pakāpienam, paklupuši, sasitušies, un tagad atkal mēģinām tikt atpakaļ uz tām kāpnēm. Kā zināms, ir dažādi nekustamā īpašuma veidi. Katram nekustamā īpašuma veidam ir vēl dažādi sadalījumi pēc lietošanas kritērijiem. Zeme iedalās apbūves zemē, lauksaimniecībā izmantojamā zemē, meža zemē, zem ūdeņiem, zem ceļiem un tam līdzīgi. Ēkas ir daudz dzīvokļu, privātmājas, ražošanas ēkas, tirzniecības ēkas, garāžas, dažādi infrastruktūras objekti, tilti, torņi, dziļurbumi, ielas un tam līdzīgi. Mūsdienu straujajā dzīves ritmā, kad viss plūst un mainās ļoti strauji, arī nekustamā īpašuma jomā nekas nestāv uz vietas. Sākās viss savulaik ar privatizāciju, kad parādījās aktīvs nekustamā īpašuma tirgus ar dažādiem paveidiem un dažādiem aspektiem. Radās iespēja nopelnīt. Protams, ne visiem. Parādījās pakalpojums nekustamā īpašuma apsaimniekošana. Tie katrs pats par sevi bija ļoti kardināli pavērsieni nekustamā īpašuma jomā. Vairāk vai mazāk no valsts puses privatizācijas process bija vistiešākā sabiedrības apčakarēšana, nepārdomāts. Tad nāca lielais banku lobijs ar kredītiem, kas pamatīgi sabojāja nekustamo īpašumu tirgu un līdz ar to sabiedrības lielākā daļa tika pamatīgi apzakta, iznīcināta un izdzīta labprātīgā trimdā. Šobrīd ir pienācis laiks nākošajam kardinālajam pavērsienam nekustamā īpašuma jomā, ar ko varētu sākties šīs jomas rekonstrukcija kārtējā. Zinot un saprotot, kas ir nekustamais īpašums, pilnīgi neloģisks un absurds ir tāds nekustamo īpašumu paveids kā atsevišķi esošs dzīvoklis. Jo dzīvoklis fiziski nav un nekādi nevar būt atsevišķi esošs nekustamais īpašums. Tas reāli un fiziski nav iespējams. Dzīvoklis ir un būs tikai īpašuma domājamā daļa, kopīpašums. Neviens dzīvoklis, lai kā tas būtu noreģistrēts zemesgrāmatā vai jebkādā citā reģistrā, nav un nevar būt atsevišķi esošs, bet tikai un vienīgi kopīgs, jebkādā izpausmē. Lai šajā jomā ieviest loģiski saprotamu un reālu skaidrību, būtu jāveic, ja gribat sauc to par kolektivizāciju, bet privatizācijai pretējs process. Dzīvokļiem bez izņēmuma būtu jāpieder pašvaldībai vai privātīpašniekiem. Tam, kam pieder visa ēka, tie arī nevarētu būt tirgus objekts. Pēc tam ar piedāvātajām iespējām ilgtermiņā īrēt dzīvokli ar īres tiesību pārēju pašvaldība var nodrošināt un uzlabot savu iedzīvotāju sociālo labklājību, kas ir viena no pašvaldības pamatfunkcijām.
Daudz dzīvokļu mājā kopumā var piederēt arī īpašniekam vai vairākiem īpašniekiem, kur to ir uzcēluši, nopirkuši šo māju kā vienu veselu kopumu un darbojas nekustamā īpašuma biznesā, kas nodarbojas ar dzīvokļu izīrēšanu. Īres līguma pašvaldībai nedrīkstētu būt īstermiņi, bet tikai un vienīgi ilgtermiņi ar tiesību pārēju. Nākamajā sērijā mazliet pieskarsimies pavisam nesen notikušajai Ludzas traģēdijai, par kuru domāju retais neko nezina. Līdz ar to arī sapratīsim pašvaldības pilnīgi bezatbildību un kā jebkurš nekustamais īpašums tiek pārvērsts par peļņas objektu ar spēli vienos vārtos. Paldies pagaidām!